Salna pavasarī. Augšā zilas debesis, zibošas mākoņa aitiņas un cīruļu nebeidzamā trallināšana, lejā spilgti zaļumi, balti ziedi, smarža dažādā naigas rokas un gaviles sirdīs. Naigas rokas gaviles sirdīs. Nezinu, vai pie visiem, bet pie vanaga Andra gan laikam tā bija. Jo, lai gan saule tikai brokastu laiku vien vēl rādīja, tad tomēr lielais tīrums, lēzens paaugstinājums pļavas vidū jau gandrīz līdz pusē bija uzarts, un puiša pietvīkušais ģīms un kūpošais dzirdziņš liecināja, ka šis darbs nebija noticis bez pūlēm. Nodzinis vagu līdz kuplam ievu krūmam, kas uz ežmaļa līgojās ziedos, viņš pieturēja pelēci, pacēla arklu, iegrūda lemešus sparīgi zemē un gāja un nolaidās krūmu pavēnī. Tik spēcīga bija saldana rūgtā smarža, ka tā Andram izlikās gandrīz vai nepatīkam. Viņš izvilka nāzi, nogrieza zemu kuplu zariņu un aizvēlās ar to no krūma drusku nost. Tad viņš noņēma cepuri, sāka jautri dungot un vija ziedus ap cepures loku. Raidaidā! Nopušķotā cepura uzskrēja gaisā, nokrita pļavas spilgtajā zaļumā un puisis smējās. Muļķis kā cepure, tur tu guli un nezini, vai cīruļi dzied vai rudens aukas gaudo. Tavu jauku laiciņu, sirds vai kuta aiz prieka. Andris atlaidās garšļauku, aizvēra acis, smīnēja un gulēja tā labu brīdi. Saulīts smīnēja pretī un skūpstīja puiša ziedošos vaigus un susināja viņa valgo balto pieri. Pēdīgi viņš atkal pacēla galvu, atspieda to rokā un skatījās uz kalnu, aiz kura mājas skursteņa gals bija redzams. Plāns dūmu stabiņš rādīja, ka brokastīs būs kaut kas silts. Kas to gan nesīs uz leju? Viņa? Ak, debestiņa, liec, lai viņa nāk un nevis Annula vai vecā Līze. Un puisis skatījās noņēmies uz kalnu un ieraudzīja tur pēc minūšu 6-7 ilgas gaidīšanas gaišu rozā lakatiņu, tumš rozā jaku, baltu priekšautu un pelēkus brunčus. Viņa smaids tapa vēl jautrāks, un viņa acis pavadīja skuķi no kalna lejā pār pļavu un nenovērsās no viņas, ka tā balto aizsaini nolika ievu krūmu ēnā. Nāc no ēst, viņa aicināja, stāvēja un svaidīja ģīmi ar ziedu ķeriem. Āj, kas par spēcīgu, lai neizdziest Andra, ir putriņi ar gaļu un kartupeļi. Nes šurp, Andrs, sacīja laipnā ķircinātāja balsī. Ja sliņķi, vai nu piecelties vairs nevīžosi, vai tad saulē labāk nekā šite? Man tik tūtā smaka par stipru, puisis atbildēja, un meiteni paņēma brokastu un nolika to Andram līdzās. Viņš tvēra pēc viņas rokas, bet veikli viņa izvairījās un aizliec ar mazu lēcienu no viņa nost. Blēdi! Puisis pasmējās gārdi, atraisīja aizsaini un sāka ēst. Vai tu pati neēdīsi? Paēd jau mājā. Ak tā, bet varēja tak vēl kādu kumosiņu reizē ar mani. Esi tak jau atkal tādu gabaliņu gājusi? Nē, te ir tāds smuks liesumiņš, tas skatās tā laipni uz tavu pusi. Par to tu gan varēji apžēloties. Lai nu paliek, ēd vien pace. Nu, tad ej paņem man cepuri. Kur šī ir? Vai kādam putnam esi pakaļ sviedus? Un apušķota. Tu tak sakies, tev tā smaka esot par stipru. No visa krūma, bet ne no viena zara. Par daudz tad viņa ir rūgta, no viena zariņa patīkami. Tas tāpat kā ar tevi. Kas? Ko? Kā ar mani? Redz, ka tā par daudz ar mani lepojies, tad tu man esi rūgta. Bet kā tā drusciņa, tā tu man varen patīc. Es šim patīkot. Šeit tev cepuri. Viņa svieda to un svieda tik veikli, ka tā Andram taisni uzkrit uz galvas. Nu, kā tas bija? Andris sagrozīja cepuri pareizi un tad pamāja, lai skuķis nosēstoties. Nāc, nu, esi tik laba. Meitene nolaidās uz ežmaļas, bet ne gluži tuvu pie Andra un skatījās viņā šķelmīgiem mirkļiem. Nu, es sēdu. Nu, kas nu būs? Kāpēc tu savu cepuri esi tā nopušķojis? Kāpēc? Puisis apkusa uz brīdi un tad sacīja drošā balsī. Tāpēc, ka pie lienas iešu precībās. Precībās? Pie lienas? Pie kuras lienas? Pie tās pašas, kas tur ežmalā sēda. Ja brāl, vai šitās kuķis iesaucās ļoti gari vilkdams. Skat, kur drošība. Bet, ja nu tu izskatīsi caur brāli, ko tad brāla? Par ko tad, lai izkrītu? Vai tu domā, ka viņai nepatiktu? Kas nu par nepatikšanu? Bet, nu kas? Citi, labāki precinieki, Andris drusku drabošā balsī viņu pārtrauca. Ak, ko nu par citiem? Tu jau zini, ka precinieki ir gana, bet tie, ko nu? Bet viņai vēl negribas. Esot vēl tik jauna, pūrs arī vēl neietaisīts, guldāmais deķis neausca. Es būšu mierā ar vecu zirgu sēgu, lai tik nāk vien. Tu es ticu. Nezinu, ar ko visu tu nebūtu mierā, bet tā tās lietas neiet. Visam vajag savas ziņas.
Ak, ziņas, ej, nu, Lien, tu man ar visu savu ziņu vēl padarīs traku. Nu, saki, kādēļ tu pie manis nevari nākt? Nesāc nu atkal gaudot, tad es tūlīt beigšu projām. Skaties, kas par jaukumu visapkārt, un šitādā laikā tu par precēšanos vari domāt. Bet taisni šitā laikā, kur tu cilvēks arī acu nepagriez, tur teva. Ak, šādās dienās tu man no prāta nemaz neizēji, mīļo Lienīt. Nu, mīļo Lienīt, saki nu jā. Vai te esi jau paēdis? Es lūdzu, lai tu saki jā. Un es prasu, vai tu esi paēdis. Iešu projām. Pag, es jau vēl ēdu. Andris iesaucās un sāka atkal ēst tikai tādēļ, lai Liena vēl kādu brītiņu viņa tūmā uzkavētos. Laikam tev saimnieks uzrunājas, viņš drusku nospiestā balsī piebilda. Uzrunājas jau ir, Liena atteica, bet pie tā pakaļnā ķēma? To vien ne. Bet viņš krietnis un pārticis cilvēks, puisis turpināja gribēdams zināt, ko viņa vēl teiks par viņa līdzcensi. Krietnis un pārticis cilvēks? Ja es pie katra krietna un pārtikuša cilvēka būtu solījusies iet, tad tagad jau važas no gredzeniem varētu kalta. Krietnis un pārticis, blēņas. Nu, tad jau tev beigās tikpat nekas cits neatliks, kā ar mani iet pie mācītāja. Andris sacīja, savāza nazi, nobraucīs smukās ūsas un uzlēc stāvu. Tai pašā acu mirklī arī Liene no ežas uzrāvās augšā. Droši smaidīdams Andris viņai tuvojās. Liene virzījās uz krūmu. Ko tu nāc, viņa iesaucās? Nenāc, nu, tas jau nu tā nebūs. Aptīšu sev galvu ar priekšautu. Un viņa aizsteidzās aiz krūma, kur Andris viņu panāca un apkampa. Andra, Liene nelaipni izsaucās. Mutis jau nu nedabūsi. Viņa ietina galvu priekšautā, bet viņš to atrāva nost un nobučoja meiteni vairāk reižu no vietas. Nu, viņa vairs neturējās pretī, un kad Andris viņu no jauna mīļi vaicāja, vai nākšot pie viņa, tad Liene klusām atbildēja. Ak, ko nu tik daudz prasi? Tu jau gan zini, ka pie citu nevienu neiešu. Bet atkal vaļā palaista viņa tomēr iesaucās. Ak, tu sumpurns, paķēra tukšo bļodiņu un drānu un aizsteidzās par kļavu uz māju. Pārpalikušo prāvo maizes riecienu zirdziņam atdodams, Andris Liene atkal ar acīm pavadīja, kamēr pelēkie brunči, tumšs rozā jaka un beigās gaiši rozā lakatiņš aiz kalna bija nozuduši. Tad viņš it kā locekļus izstaipīdams izplēta rokas. Ai, to dzīvi, to laimi, to jauko laiciņu, to laimi, mana puķe, un svilpodams viņš atkal uzsāka arta. Reizē ar Lieni tikai no otras puses vanagu pagalmā ienāca malnieku tēvs, garš, savs svecis, kura mājas no vanagiem uz rītiem skatoties, lejā biržas malā starp ozoliem un ābelēm bija redzams. Viņš bija rūpīgi ģērbies un sveicinājis kuķi tādā savādā balsī, uzmet viņai tādu savādu mirklu un iegāja istabā. Liena nolika bļodiņu un drānu un sāk pa ķēķi rīkoties, pie tam nodomādam, ka malnieks priekš savu vecumu pēdējā laikā par bieži kāpjot vanagu kalnā. Te ienāca saimnieks ķēķim. Viņš bija pietvīdis un tā kā drusku sabijies. Ko domā, Liena, viņš ātri izgrūda? Tas vecais malnieks atnācis uz tevi. Ko? Meitene vaicāja neuzmanīgi. Malnieks ar tevi grib runāt. Nu, tu tak redz, ka man nav vaļas, lai nāk ķēķī. Saprot, viņš nācis. Viņš grib precēties. Precēties? Liena atspiedās pie pavārda mūra. Viņas sārtie vaigi nobālēja un tikai pēc brīža viņa piebilda. Tas nevar būt. Nāc izrunājies, vanags sacīja un saviep ģīmi. Lienas pārvēršanos redzēdams. Vai die, Liena izsaucās, ko lai ar viņu runāju? Vai viņš traks, vai die? Un viņai skauni iesāk smieties. Nāc, saimnieks vedināja pastīngrā balsī. Lienas smieklos bija kaut kas, kas viņu ievainoja. Nu, tu es nezinu, ko teikt. Man kauns, tāds vecis. Ko viņš gan domā? Traki gan, par tiesu traki, vai die? Un atkal viņi smējās, un domas tai jukām skrēja pa galvu. 72 gadi, atraitnis, iepirkta māja, izmaksāta, neviena bērna, saimnieka galā 4 istabas un stikla porozes. Pēc 3-4 gadiem vecis būs beigts, varbūt pēc gada, un liela nauda ar vēl esot, un ābeļdārs, un plūmes, un ķiršu, un vīnogu stīgas mājas saules pusē, un vecis varbūt pēc pusgada būs beigts, vai die? Un Andris? Es teikšu, ka tu nāksi, vanags sacīja augstu un atstāja ķēķi. Ar dikti pukstošu sirdi Liena steidzīgi nomazgāja rokas, noslapināja ģīmi, lai gan jau šorīt bija mazgājusies, un noslaucījās rūpīgi. Tad viņa iegāja saimnes istabā un iesēdās savā gultā. Viņa bija gluži apmulsusi. Tā veča viņa tak nedrīkstēja precēt. Nē, ko tad Andris? Ko pasauli? Bet atraidīt tādu bagātnieku atraidīt. Kura meita to gan darītu?
Kad nu būtu kāds, kas dod labu padomu, viņi domāja, ka kāds varētu pateikt, cik ilgi tas pagāns vēl dzīvos. 2 gadi, 3 gadi, vairāk par 4 gadiem, taču ne 76, tas liels vecums. Vai Andris tik ilgi gaidīs? Nē, malnieks tik ilgi nedzīvos. Reti kāds tik ilgi dzīvo, bet kas var zināt? Viņš veclaiku cilvēks, stipras sugas, kad nodzīvo līdz 80, nu tad varēs, kas par domām, lai viņš iet, kur nācis, ja nevar zināt, kad viņš mirse. Liena gribēja pacelties un no istabas bēgt laukā, bet kājas neklausīja, un viņa palika sēdam. Viņa sēdēja un tvīka un šalka, kamēr atvērās saimnieka galda durvis, un Vanaks iznāca un sacīja, ej jau no iekšā. Nu, Dievs nezinu, vai iet vai neiet. Nu, kā tad tu bīsties līdzi, tak tevis tūliņi neņemse? Skuķis piecēlās un gāja lēnām par istabu un nozuda aiz saimnieka istabas durvīm. Ar dziļu grumbu acu starpā Vanaks viņai noskatījās pakaļ, sasodīta nolādēta manta, un viņš izgāja ārā un staigāja nemierīgi pa pagalmu, vai tiešām viņa būs tik negudra. Istabā Liena palika pie durvīm stāvam un nejaudāja acu pacelt. Viņa nožēloja, ka istabā pavisam ienākusi. Viņai bija tāds kauns, ka gribējās vai zemē nogrimt. Mālnieka izturēšanās bija pavisam otrādi. Ar mierīgu lapatiku viņš noskatījās Lienas rozēs, pamāja ar galvu, it kā kaut ko agrāk domādam apstiprinādams, un glaudīja ar aso kaulaino roku ceļgalu. Nāc, no tuvāk, viņš tad runāja un rādījis krēslas. Saimnieks tak tev teicis, kādēļ esmu atnācis. Viņš gaidīja atbildes, bet Liena nec kustējās, nec teica kādu vārdu. Biju jau tūliņ pēc savas otrās sievas nāves atkal nodomājis precēties, malnieks turpināja. Esmu apratis, ka sievietes rokas mani apkopj un grūti bez tām iztikt, bet neesmu līdz šim tādas atradis, kas būtu paprātam. Kas jauna tā par drebelīgu, kas padzīvojusi tā par kūtru un visām vienlīdz priekš lielās saimniecības par maz prāta. Manas abas nomirušās bija gudras un saprātīgas rīkotājas, tādas es tagad atkal meklēju. Jau 2. gadu tevī noskatos un redzu, ka tu neesi tāda kā citas gājējas. Tevī ir saimnieces garsa. Kad tu pati to nemaz nemanīji, es tevī noskatījos un nosvēru tavu tikumu. Tu ganos nebļausties aplam ar lopiem kā manas meitas, un tāpat jūsu lielie un mazie gani dara. Lops gan nejūt, vai viņu sauc par sātanu un ellis kāsi, vai viņam dod mīlīgus vārdus. Tas viņam viena alga, bet cilvēks sirdi no šādiem vārdiem var pazīt. Un tā kā tu pievaldi savu mēli, tā tu pievaldi savu roku. Es nerunāju par sišanu vien. Tu savaldi savus pirkstus arī citās lietās. Sāls ir lēta manta, bet vai tad tu tādēļ kādreiz būtu putru sasālījusi? Ūdens nemaksā neko, bet vai tu tādēļ maizi kādreiz par šķidru būtu iejāvusi? Citām meitām tas itin nekas, kā izdodas, tā ir labi. Tu nepalaidies uz savu labu laimi, tu dari visu ar ziņu, tas rāda saimnieces garu. Ko tad tu nu domā par mālniekiem? Vai nāks uz viņiem par saimnieci? Gludāki kā ar šiem vārdiem vecais Lienai ceļu uz mālniekiem nebūtu varējis nolīdzināt. Viņa jutās varant pacelta no šīs negaidītās uzslavas, un viņas kauns sāka zusta. 8 gadus viņš laikam jau bija atraitnis. 8 gadus viņš veltīgi bija meklējis, kamēr viņu bija atradis. Tas bija gods. Nu, ko tu sacīsi? Es nezinu, neesmu vēl apdomājusies, Liena atbildēja nedroši. Kas tad te nu daudz ko domāt? Lieta skaidra. Esmu vecs vīrs, kam kopējs vajag, tas ir viens. Mālniekiem vajag prātīgs saimniecis, tas ir otrs. Pašiem diviem, nu kā būs teikt amatiem, pēc 3-4 gadiņiem tev kritīs mālnieki par dzimtu. Ilgāk jau nu nedzīvošu. Mans tēvs nomira 69 gadus vecs, tēva tēvs 73. Man jau nu ar laiks klāt un būtu gudrāk par zārku domāt nekā par... Bet ko tu darīsi? Man lūk tāds untums. Nevaru paciest, ka mālniekos, kamēr man acis vaļā nevaldītu kārtība. Esmu izprovējies šā un tā, bet svešas rokas paliek svešas, maksā to algu, cik lielu gribēdams. Redzi, tādēļ esmu nodomājis atkal precēties. Skaidri es tev to lietu lieku priekšā. Dzīvosim kā tēvs ar meitu, kā bērns ar tēvu. Kādas ilgas apdomāšanas te vajag? Nāc, dod roku un saka jā. Mālnieks runāja tik prātīgi, un viņa balss skanēja tik pārliecinoši, ka Lienai pašlaik tā bija iet un dot roku. Andris tak varēja gaidīt, pēc tādas mājas tak 3-4 gadus varēja gaidīt, un ilgāk mālnieks nedzīvos. Viņš pats to sacīja, un viņš tak teica to, ko viņš sajuta. Liekuls mālnieks nebija. Liena pacēla galvu un sarāvās.
Tur pie galdiņa sēdēja sirmgals ar pliku galvvidu un plāniem baltiem matiem, paplānu garu sirmu bārzdu, grumpainu ģīmi un tādām kā taukos peldošām acīm. Viņa lūpas bija balganas, zobi gari, melnīksnēji un sagriezušies. Riebums sagrāba Lienas dvēseli. Šī veča sieva? Nekad. Bet māja un manta un brīva un viegla dzīve. Aka. Nāc, dod roku un saki jā. Es nezinu, mēs laikam nederēsim kopā. Par ko nu nederēsim, tā nerunā. Es esmu miera cilvēks, un tu arī neesi nekāda draiska. Tu tak mans neatraidīs. Ja es to būtu zinājusi, tad taisnība sakot, man vēl ir otra uzdomāta. Tā ir vēl jaunāka par tevi. Nedar tā priekš manis, un man arī vispār tāpat nepatīk tā kā tu. Bet nācēja viņa būt, to es skaidri zinu. Es tev varu pasakīt arī viņas vārdu. Tā ir Stakļu jaunākā. Vai no tevis, lai griežos pie viņas, tu tak man tādu kaunu nedarīsi. Ej vien Liena gribēja sacīt, bet mēli viņai nekustējās. Mute bija gluži sausa. Stakļu jaunākā? Tā bija gadus 2 jaunāka par viņu, glīts skuķis un bagāts saimnieka meita. Un tā malnieka gribēja ņemt. Kādai Stakļu meitai novēlēt labumu, kas viņai pašai tika sniegts? Ko ļaudis sacīs, ka dabūs zināt, ka viņa tādu laimi aizlaidus garām? Vai tie pavisam ticēs, ka malnieks viņu bildinājis? Un Liena atkal nolaida galvu, iekoda apakšlūpu zobos un mocījās atrast īsto atbildi. Brītiņu klusējis malnieks atkal turpināja. Tavu kautrēšanos es gluži labi saprotu, ka tu līdz šim par precēšanos domāji, tad tev tik jauni vīrieši vien stāvēja acu priekšā. Un nu to vietā ierodas tāds vecs kraķis kā esi. Tas tevi tā kā sabaidīs, tu esi tā kā pievilta un sirds kliedz nē un nē. Bet sirds balsī katru reizi nedrīkst klausīties. Apdomā labi, ko tu atraidi. Man ir māja, par kuru man sola bez prasīšanas 12 000. Skaidrā naudā man guļ uz procentiem 10 000. Tie man no tiem laikiem iekrāti, kad vēl ar kokiem andelējos. Ik gadus mana manta pieaug vismaz par 500 rubļiem. Bez 1 000, ko esmu novēlējis savam vienīgajam klēpja krustdēlam, es tev visu savu mantu norakstīšu testamentē jau pirms kāzām. Tā ir priekš mums mužiku cilvēkiem liela bagātība. Es ar to nelielos, bet kas ir, tas ir. Mīlestība zināms arī par otru tik nevar nopirkt, bet laipna seja un mīkstas rokas priekš veciem kauliem, es domāju, ka 4-5 tūkstoši gadā par laipnu seju un mīkstām rokām nav apnicināma alga. Saimniekošana malniekos vēl atmaksāsies sevišķi. Šos vārdus runādams malnieks bija piecēlies un tuvojās Lienei, kur kā bezspēcīga bija atspiedusies pret sienu. 10 un 12 tūkstoši, kas tā bija par milzīgu naudu. Par tik bagātu malnieka neviens neturēja, un pēc pāris gadiem ar visu šo mantu varēs darīt, ko gribēt. Asins Lienai kāsēdams sakāpa galvā un piepieši viņa manīja, ka malnieks viņas roku turēja savā. Vai viņa viņam to bija sniegus pretī, vai viņš pats to bija satvēris, viņa to nezināja. Viņa tikai vēl dzirdēja, ka viņš sacīja: tu esi prātīga meita, Liena, tu to nenožēlosi. Un tad viņa atradās istabā viena pati. Kā apstulbot, viņa piegāja pie galda un atslīga krēslā, kurā precinieks bija sēdējis, un atspieda galvu abās rokās. Vai tā tiešām bija patiesība? Vai viņa bija apņēmusies precēt tik vecu vīru? Nē, tas nebija iespējams. Viņai bija misējies, lielā nauda viņa bija apmānījusi. Tātad jāatsakās no tik liela labuma. Ak, nē, tas arī nebija iespējams, un tomēr ir jāatsakās. Te noklikšķēja durvju kliņķis, un Liena pietrūkās stāvu un apgriezās. Ienācējs bija vanaks. Ar saltu, puszobgalīgu, pusnicinošu smaidu viņš uzlūkoja skuķi un tad tuvojās un sniedza viņai roku. Es dzirdēju, nu pat tādu ļoti priecīgu vēsti. Jā, Liena, kas to būtu domājis? Tādu laimu, tik lielu laimu, ka laimes vēlējumam vairs nemaz nav vietas. Viņa vārdos skanēja tāda pati zobgalība un nicināšana, kas atspoguļojās un aizskāra Lienas uztrauktās jūtas. Kādēļ viņš šitā ar viņu drīkstēja runāt? Viņa tak nebija vainīga, ka malnieks viņu bija bildinājusi. Vai tad bija kāds negods viņu precēt? Kādēļ viņš viņu piesmēja? Vai ne tādēļ, ka viņa bija zema nabaga kalpone? Un ar nesavaldāmu varu viņu sagrāba griba tikt laukā no šīs stāvokļa, kāpt augstāk par citiem, pacelties par visu pagastu, par visu apgabalu un redzēt vanagu sev dziļi apakš kājām.
Un ar tādiem pašiem smaidiem un ar tādu pašu augstumu balsī, ar kādu Vanags bija runājis, viņa atbildēja: Jā, nu esmu iesēdusies laimes klēpī. Es nu būšu 10 un 15 reiz bagātāk par Vanadzeni. Kā tad? Pie 10 un 15 reiz vecāka vīra sāniem Vanags piemetināja. Vai tad tu nezini? Labāk zem veca vīra bāžas nekā zem jauna puīša maizes spātagas, Liena atcirta pretī un vērsās uz durvīm. Tās atdarījās un malnieks ienāca. Puika ar kurvi jau nāk, viņš sacīja jautri un izskaidroja, ka labu galu paredzēdams mājā jau ielicis pāris pudeļu vīna kurvī un pavēlējis, lai puika vaktējot, kad šis pakalmā ar mutautiņu māšot, tad kurvi, lai nesot kalnā. Iedzersim kādu glāzu uz nākamās saimnieces veselībām. Es nezinu, vai tas pavisam būtu vajadzīgs, Liena sacīja klusā balsī. Vajadzīgs, vecais atteica un lūdza Vanagu, lai gādājot par glāzēm. Vanagam nebija vīnu glāžu, un viņš uzlika mazu nejauki biezu šņaba glāzīti uz galda. Ko tad ar to piņģerot, lai darām, malnieks izsaucās smiedamies. Nosta, dod Nārburgs tējas glāzes. Vanags izņēma glāzes iz skapja, un drīz pēc tam vīna kurvis bija klāta. Liena savā mūžā pirmo reizi labu vīnu lika pie mutes. Apdomīgi viņa nosmeķējās un atrasdam to gārdu, izdzēra krietnu malku. Malnieka paskubināti viņa izdzēra vēl pa malkām un sajūta, ka savāds patīkams siltums pārņēma visu miesu. Viņas piktums pret Vanagu norima un sirds nemieris zuda. Viņai vairs neizlikās nepareiz darīts, ko viņa bija darījusi. Pie loga piegājusi, pa kuru uz malniekiem varēja noskatīties, viņa mieloja acis ar jauko bildi, kas tur lejā bija redzama. Kā tur sarkanie dzīvojumās ēkas un klēts dakstiņu jumti atšķīrās no kuplo koku zaļuma, kā birzei bērzu baltā miza spīdēja un līkumotā šaurā upīte vizēja. Lienas sirds pildījās ar lepnu prieku. Tur nu viņa varēs rīkoties pa savam prātam, gluži kā pa savam prātam, jo tas viss viņai piederēs. Ak, tu tētīt, kas to būtu sapņojis? Vai neapdos arī citiem mājas cilvēkiem pa glāzēm, malnieks jautāja piegājis pie Lienas. Vīna vēl ir diezgan. Jā, skuķis atbildēja, bet pirmiņa istabā neviena nebija. Es iešu un sasaukšu visus. Vanags pasteidzās pasacīt un izgāja ārā. Tur viņš pateica malnieku puikam, lai aizlobotu uz pakalni un pasalpjot Andram un sameklējot pats pārējo saimi. Pēc tam Lieve vēl ar vienu stāvēja pie loga un skatījās uz leju, bet malnieks atkal nosēdās pie galda. Vai nu tas bija vīns, kas to darīja, vai brūdgāna prieks, bet vecais izskatījās tagad labu tiesu jaunāks nekā pirmiņ. Viņa vaigu gali bija viegli pietvīkuši, un viņa acīsa, kuras viņš no Lienas skaistās sejas nenovērsa, mirdzēja tāda savāda uguns. Tā viņš sēdēja brītiņu ne vārda neteikdams, ar laimīgu smaidu ap lūpām un klausījās, kā ārā cīruļi dziedāja. Jeb vai viņš viņu nedzirdēja, tad viņš piecēlās un paspēra pāris soļu, gribēdams Lienai no jauna tuvoties. Kaut kas viņu dzina viņai, ja ne vairāk uzlikt roku uz galvas un noglāstīt viņas kuplos matus. Bet viņš apstājās, vilcinājās un nosēdās atpakaļ pie galda. Te nederēja jaunības karstums, te nedrīkstēja pārsteigties, un viņš sēdēja un skatījās savā prūtē un smaidīja laimīgi. Tad ienāca Vanags un paziņoja, ka saima esot lielajā istabā. Tad iesim, malnieks sacīja un piecēlās. Tu, Lienīt, ņem glāzi un dod. Liena paņēma glāzi un pudeli, malnieks pats arī vienu pudeli, un visi trīs izgāja saimas istabā. Gan Lienai galva pacēlās lepni, bet sirdī tomēr nodarbēja jautājums, ko nu viņi visi teiks. Es nu jums paziņoju, ka jums Liena noņemš, malnieks jautri runāja. Viņa taps man par saimnieci, uzdzeriet uz viņas veselībām. Ļaudis, kuri jau no saimnieka jauno vēsti bija dabūjuši zināt, tagad sacēla skaļu troksni ar izbrīnēšanos, kas to būtu domājis. Skaties, kādas lietas, kas tā būs par brangu saimnieci. Jā, malnieks bija pratis meklēt. Krietnāks viņš visā Vidzemē nebūtu atradis, un kāda lišķīga bērnu māte, iedomādamās, ka nākamgad savu zeņķi pie Lienas varēšot nodot ganos, viņai tikko nenobučoja roku. Troksnis Lienu padarīja drošu, un vīnu apkārt dodama viņa nenolaida acu, bet skatījās katram taisni ģīmī. Un, kad visi bija dzēruši, tad viņa zināja, ka bija gluži pareizi darījusi malniekam solīdamās, jo visos ģīmjos aiz izrādītā prieka un izbrīnēšanās bija bijusi manām vairāk vai mazāk paslēpti skaudība. Cienīgiem soļiem viņa apstaigāja vēl reizi istabu, kā malnieks smējās uz otras kājas ieliedam, kad ienāca Andresa. Ieraudzīdams visu māju sapulcētu malnieku un Lienu ar pudelēm rokās, viņš pārsteigts palika stāvam.
Kas tad te viņš izsaucās un atstūm it kā neviļus vēl ar vienu apuštot cepuru pakausī. Precības, draugs, precības, Vanaks atbildēja un rādīja ar savādu smaidu uz sadarināto pāri. Še brūgāns tur brūte, Lienīt, es tik laba, ielēja viņam ar kādu glāzi. Liene gandrīz nemanot sarāvās, bet pagriezās tūliņ pret Andru un lēja vīnu glāzē, pie kam pudeles kaklis vairāk reižu uz glāzes malas uzsitās. Še, viņa tad sacīja klusām un tuvojās Andram vienu soli. Kā sasals puisis stāvēja viņas priekšā, kas te notika, vai tie ļaudis te ākstījās, vai viņš bija traks palicis, jeb vai viņš murgoja. Viņš skatījās apkārt un redzēja visu acis uz sevi vērstas, un visu sejas viņam parādījās gluži nedabiskā skaidrībā. Tur Jaņuka mātei bija 4 grumbas pierē, to viņš agrāk nebija pamanījis. Vai viņam bija kliegt? Un ko viņam ar to roku bija darīt, ko viņš savā priekšā gaiši rozā piedruknē redzēja, un ar to asiņaino vīnu dzert vai devējai šaut acīs. Nu dzer, uz jaunās malnietes laimēm, vecais skubināja, un Andris satvēra glāzi un iztukšoja to līdz dibenam. Tad viņš atgriezās un izgāja ārā. Istabā visi bija apklusuši. Lūps, sakniebs, malnieks aplaida mirkļus visapkārt un iegāja tad saimnieku galā. Glīts, spēcīgs puisis, viņš runāja mierīgi, pudeli nolikdams uz galda. Tas mums nākamgad jādara uz malniekiem. Neticu, vai viņš nāks, viņiem te arī iet labi, Liena tikpat mierīgi atbildēja un skatījās laipni vecī. Tā malnieks noteica. Pat tam Andris bija aizgājis uz stalli, piegājis pie savu pelēču, kas izsalcis sēda sienu. Viņš aplika roku ap zirga valgo kaklu, uzspieda pieru uz krēpēm un pājāja viņu. Zirgs iebubinājās un ēda tālāk. Puisis nemitējās ar glāstīšanu un pelēcis nobubinājās no jauna, pagrieza it kā izbrīnējies galvu un piedūra purnu pie Andra elkoņa. Manu pelēcīt, Andris čukstēja raustīdamies, manu pelēcīt, manu zirdziņu, manu pelēcīt, mana laime, mana puķe.